izskaidrojiet vienkāršos vārdos, kas ir vēzis. Mūsu organismu šūnām ir dabīgi ielikts process, ka šūna izveidojās un šūna arī aiziet bojā. Bet, ja šūnā rodās ģenētiskas izmaiņas, kuru rezultātā šūna neiet bojā, tad būtībā viņi nekontrolēti sāk vairoties, to tad mēs mūsdienās saprotam, ka tas ir vēzis. Vai ar vēzi var inficēties? Tiešā veidā nē, bet mēs zinām, ka ir virkne vīrusu, piemēram, cilvēku papilomas vīrus, kas var veicināt vēža attīstību, piemēram, dzemdes kakla vēža. Vai visiem cilvēkiem ir vēža šūnas? Tā pierādījumi nav zinātniski, bet taisnība, ka vēža šūnas organismā, piemēram, krūtsvēža gadījumā var būt pat 10 gadus līdz brīdim, kamēr šūnu daudzums ir tik liels, ka mēs to varam izmeklējumos pamanīt. Un tad kā saprast, ka man vai maniem radiniekiem kaut kas nav kārtībā un sākas kaut kādas onkoloģiskās slimības process? Kādi ir simptomi? Jā, katram audzējam ir atšķirīgi. Krūtsvēzim tas būs bumbuls krūtī, ja ir resnās zarnas vēzis, varbūt asiņaini izdalījumi, asiņu pieejams pie vēderizējas. Ja tas ir plaušu vēzis, tas var būt kaut kāds klepus, kas nepāriet 2-3 nedēļas. Tātad dažādi katram, jā.